Dažreiz mēs neievērojam to, kas atrodas mums līdzās. Sākam nepamanīt mums pierastas un ikdienišķas parādības. Daugavpīkšķils un lielās gauras, mazuļi, kur dzimst māju pagalma kokos, tas jau ir tāds pieradums. Tomēr pasaulē ir cilvēki, kuri dodas tālos ceļos un pavada ilgas stundas, lai šo putnu ieraudzītu. Šoreiz mazs ieskats dabas fotogrāfa no Zviedrijas Endija Gustafsona darbā. Gauras ir sākušas lidot projām. Dažas ir aizpeldējušas uz ezeru otru malu. Padarot filmēšanu vai jēdzīgu foto uzņemšanu ļoti grūtu. Saule ir sākusi sildīt ūdeni. Tas iztvaikojot ir izveidojis nelielu miglu pār ezeru. Man liekas, viņas mani redzēja. Diemžēl. Uz dīķa ir neliela migla, un es ļoti labprāt uzņemtu foto ar gauru miglā. Bet šķiet, ka viņas peld arvien tālāk prom. Man būs jāpagaida un jāskatās, kas notiks. Sekojiet līdzi. Es šeit guļu jau aptuveni 3 stundas, un man ir sākušas salt kājas, bet es mēģināšu palikt vēl vismaz stundu, un tad, man liekas, būs laiks doties mājās.